Nākamā mūsu stāsta varone piedalījusies vairākos starptautiskos skaistuma konkursos un, ticiet vai nē, viņa mierīgi aiziet garām Džoniju Depam, pat neatskatoties, kas viņa ir, tūlīt uzzināsiet. Cik jau tu sen esi tagad Latvijā? Esmu atbraukusi nedēļu atpakaļ. Atbraucu uz 10 dienām. Kur tu tagad dzīvo Amerikā? Es dzīvoju Losandželosā, es dzīvoju Beverly Hillsā. Kā ir mainījusies tavu dzīve šobrīd Amerikā? Vispār es pateikšu, dzīve Amerikā un Latvijā ir ļoti dažāda. Un pateikšu, nemaloši nevaru pateikt, ka uzreiz, kad atbraucu uz Ameriku, jā, viss ir mans, viss ir pazīstams. Un tagad darbi visur, kā saka, visi grib ar tevi strādāt. Nē, tā nav patiesībā. Atbraucot uz Ameriku, es sapratu, jā, es esmu viena, cita valsts, cita kultūra. Bet, kā saka, visa man dzīves pieredze, visi tie starptautiskie konkursi ir devuši man daudz optimisma, kā arī daudz enerģijas, lai es varētu, kā saka, tur dzīvot un dzīvot labi. Ir kaut kādi projekti šobrīd Amerikā? Es tagad dotās brīdī strādāju izdevniecības kompānijā, kā arī nopietni nodarbojos ar aktieru meistarību un strādāju pie viena projekta, kurš ir tagad, kā saka, procesā, bet vēl nav nekur izgājis, jo, kā saka, vēl daudz jāpieliek tā laika. Esmu saņēmusi tikai mēnesi atpakaļ darba atļauju, kas man dod strādāt ar jebkuru tagad. Pirms tam es biju visu laikā tikai ar vienu aģentu, bet, kā saka, iesniedz papīrus un man akceptēja un tā kā tagad jūtos pilnīgi brīvi, kā saka, vairs nejūtos tik ļoti ierobežot, kā es biju pirms tam. Tas būs televīzijas projekts? Tas būs sākumā, mēs veidosim to kā internetu un pēc tam kad mēs iesaistīsim arī televīziju. Cerams, ka viss izdosies. Kādas Holivudas zvaigznes pēdējā laikā esi satikusi jaunas? Vispār ir tā, es pateikšu godīgi, man ir kauns atzīties, bet ir tā brīžiem es eju pa ielu un es tā kā, paiet cilvēks garām un tam man beigās pasaka, tu zini, ka tas bija tur, es nezinu, tur Johnny Depp vai vēl kaut kas, es vienkārši nepazīstu. Ļoti bieži arī satieku, redzu arī tās slavenības. Piemēram, pēdējo reizi biju iepirkusies veikalā un es izvēlējos augļus un bija, ak Dievs, vispār, viss tagad no galvas, bija... Tūlīt būs. Jessica Alba. Jessica Alba, bija iepirkusies ar savu vīru, ar savu bērnu, viņa ir stāvoklī, sanāk, viņai būs tagad otrs bērniņš, un tā, kaut kā ir jau pierastā, ka tu tur esi tajā vidē, un ka tev vienkārši, ir jāsatiek, un pat ejot garām, ka tu redzi tās slavenības. Vai sanāk arī, piemēram, satikt tur latviešus? Patiesībā ļoti maz, bet man ir paveicies tā pavisam tā negaidīt sanāca, ka mans labākais bērnības draugs ir tagad arī dzīvo Losandželosā, viņš spēlē trompeti, un mēs dzīvojam burtiski 10 minūtes viens no otra braucot. Tas ir tiešām tā palaimējās mums abiem diviem, jo tomēr tur ir savādāk cilvēki, cita kultūra un, kā saka, tomēr draudzība, kas ir no 10 gadiem, to neviens nevar aizvietot. Tad pēc tevis teiktā var noprast, ka tomēr tava nākotne ir Amerikā. Turpmākos gadus es sev redzu tur, jā. Es gribētu, protams, ideālākais būtu, ja es varētu pusgadu Eiropā, pusgadu Amerikā, bet, dotā brīdī, es domāju, 2 gadus noteikti būšu Amerikā. Bet par Latviju nekad neaizmirsīšu, kā saka, 4 mēnešus jau atrodoties Amerikā, es jau ilgos pēc mūsu valsts.